Vita Narnicka un Ilze Jankova. Aplausi! Tā kā mūsu iestāde ir liela, tad mēs esam tiešām kopā arī ar Ilzi stāstām lietas, jo es varbūt pastāstīšu tāda kā e-pārvaldes mīlētājiem, bet Ilzē mācēs izstāstīt, ja kādam ir precīzi nepieciešama konsultācija par tieši nodokļu nomaksu un vēlams, protams, nodokļu atmaksu jautājumiem. Bet viennozīmīgi paldies visiem. Tā man arī tā pati problēma. Yes, atradu. Tātad īstenībā tiešiem valsts ieņēmuma dienests ir pirms pāris gadiem apstiprināja stratēģiju. Ļoti formāls dokuments, bet mūsu gadījumā viņš īstenībā izcili ar dažiem kaskadētiem mērķiem. Viens no viņiem ir bijis mazināt, efektivizēt to naudu, ko mums valsts dod, lai iekasētu valsts budžetu, jo mums starp pārējiem valsts ieņēmuma dienestiem visā civilizētajā pasaulē ir jākonkurē tām izmaksām, un pie tām to var darīt tikai tad, kad ja mēs atceļam kaut kāds administratīvas procedūras, bet tieši otrādi viņus efektivizējam vai padaram gudrākam un foršāks. Un tā var būt arī mūsu starpība ar citām iestādēm, jo mēs esam faktiski zinām veida tas neforšais, kas atnāk un kaut ko paprasa no jums, bet mēs esam apņēmušies iekšā būt tie labie, pozitīvi un piedāvāt visāds labas lietas, lai jūs būtu tikai labie un jums nebūtu šaubu. Un par to, ko mēs esam uzņēmuši, man liekas, šogad mums ļoti augsti novērtē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācija, piešķirot mums platīnu peli par bezpapīru muitas ieviešanu. Tiesa gan tur vēl ir ceļš ejams, jo tas nav tikai Latvijas iniciatīva, tas visa Eiropas, un mums jāiet kopsolī ar lielo Eiropu. Bet sola, ka uz 22. 25. gadu visa Eiropas Savienība būs bezpapīra muita. Un īstenībā mēs tiešām ļoti daudz daram priekš tam, lai tieši tā bezpapīra muita būtu. Bet otra lieta, kas varbūt mazāk bija, nevar dabūt uzreiz divas spēles. Mēs esam ieviesuši nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmu, skan, protams, ierēdnieciski, bet pateicoties viņai, mēs esam šogad, pagājušo gadu esam e-parakstītāju lietošanas čempioni Latvijā, jo tā ir tā vide, caur kuru mēs neizmantojot ierakstīts vēstules, jums visiem uzņēmējiem sūtam lēmumus juridiski drošā veidā. Mēs faktiski, pateicoties šām risinājumam, esam aptuveni 30% no pasta izdevumus esam ietaupījuši. Nerunājot par to, par laiku un vai par visu pārējo. Bet es joprojām saku, mums ir ko riet. Mēs, kad saņemam šo diplomu, mēs neesam sapratuši, kā ir aprēķināts 198 koki, jo mēs zinām, ka mūsu lēmumu mēdz būt ļoti liela un varbūt koku skaits pat ir lielāks. Ir pamatots aizdoms. Tātad bišķu biznesa grafiks, man nepatīk, ka viņi tik smalki sanāk, bet jūs redzat, ka pēdējos gados mums ir noticis lūzums gaiši zaļie līnija, kas nozīmē, ka mums kopumā iesniedz mazāk deklarāciju skaita, bet nodokļu maksātāju lietotāju skaita mums palielinās. Un tas nenozīmē, ka Latvija ir mazāka aktivitāte vai kāds deklarēts kļūs mazāk. Vienkārši pateicoties arī Haralda pieminētiem pasākumiem, deklarācija kļūs iesniegt vienkāršāk un mazāk kļūdaini. Līdz ar to jūs uzņēmēji mazāk viņus labojat. Kā mums, protams, visiem appusējs labums ir. To, ko mēs gribam arī palēpoties, pateicoties gan elektroniskai algu nodokļu grāmatiņu, gan arī bezpapīra muitas turpmākai ieviešanai, mēs faktiski pašreizēji mirkli EDS gadā vidē izrēķinot diena ielogojas 29,000 cilvēki. Tas ir vidēji 3 sekundes, kāds cilvēks ienāk mūsu sistēmā. Faktiski pret iepriekšējo 13. gadu tas ir gandrīz 20% pieaugums, tikai paplašinot un nomainot to pakalpojumu klāstu, ko mēs piedāvājam elektroniskai vide. Diemžēl šeit man arī ir ļoti mazi burtiņi, kurus citus man nepatīk, bet es gribu izcelt tikai 2 lietas. Mēs pagājuši gadu esam ieviesuši jaunā dizaina EDS, ko visticamāk jūs visi esat pamanījuši, kas ir modernāks, mūsdienīgāks un saprotamāks. Īstenībā, ja godīgi es jums pačukstēšu, tas nemaksāja nekādus miljonus, nomainīt to teiksim, izskatu.
bija salīdzinoši vienkāršāk. Bet tā klienta apmierinātība mums iedeva to tādu pieplūdumu, ko, nezinu, izkārtot varbūt vairākas vēl sarežģītākas procedūras noelektronizēt, būtu krietni grūtāk panākt. Tāpēc es šeit visu klātiesošos arī aicinātu varbūt pārdomāt par tiem viegliem, moderniem, varbūt privātajā sektora izplatītākiem dizainiem. Jo viņš mums pašlaik ir tāds, ka es teiktu, gandrīz nav nekā. Viņš ir ļoti vienkārši, bet ļoti līdzīgs. Mēs arī esam ieviesuši ļoti daudz jaunus pakalpojumus. Tas ir dažādi veida proaktīvie pakalpojumi, kas ir brīdināšana par parādu iestāšanos, par to, ka es esat iekrituši kaut kādos aizdomīgos sarakstos un kāds jums ir deklarācijas iesniegšana plāns un visādi citas tādas lietas, kur mēs pārējām no tās paradigmas, ka EDS mums ir vienkārši vieta, kur iesniedz deklarāciju uz to, ka jūs varat aiziet un noskaidrot daudz tos neskaidrus jautājumus, un EDS jūs pabrīdinās, ja jums kaut kas tūlīt nebūs labi un cik mēs varam, protams, to noprognozēt. Un arī šogad mēs īstenībā joprojām turpināsim visādi veida lietojamības uzlabojumus, jo tieši pateicoties tam mūsu klienti mūs arī pozitīvāk novērtē un vairāk iesniedz dokumentus elektroniski. To, ko es arī gribēju pateikt, tā iepriekšējā slaida, mēs uzsākuši ļoti lielu akciju par dažādu veidu deklarāciju aizpildīšanas vienkāršošanu, bet tas ir tik ārkārtīgi sarežģīti, jo tur stāv pretī arī normatīvi akti un sadarbība ar citām iestādēm. Katra vienā lieta, tas ir, es teiktu, gandrīz tādā sāga izcīnīt. Jūs varbūt kā LTRK mani saprotot, par ko es stāstu, bet tad, kad tas ir izdarīts, tas gandarījums tik liels, ka tā sāga aizmirstās. Un mēs centīsimies un turpināsim to darīt. Tas, kas būs interesanti, mēs gribam panākt, ka EDS-ā aizpildot deklarāciju jums veidojas nodokļu nomaksas rēķins un jūs varat izvēlēties savu internetbanku viņu apmaksāt. Tas būtu tāds liels šī gada uzstādījums, ko mēs gribam ieviest sadarbībā ar bankām un Latviju LV pakalpojumu sniedzējiem. Otrā lieta, ja nekas nenotiks slikts, mēs arī gribam kopā ar VSA un Nacionālo veselības dienestu elektronizēt slimības lapas un izskaust to procesu, un tad EDS kalpos tāpat uzņēmējiem par avotu uzzināt, kuri no jūsu darbiniekiem pašlaik ir darba nespējas lapā. Līdzīgi, ka jūs tagad par algas nodokļu grāmatiņiem saņemat arī tas pats. Protams, mēs arī vairāk varbūt informēsim jūs, ko mēs jūs domājam, cik jūs esat labi vai slikti nodokļu maksātāji. Bet šo nevajag uztvert par tādu, ka tiek negatīvu, bet tieši pozitīvu varbūt ir interesanti zināt, ko par jums domā. Un, protams, un mēs gribam ieviest vēl brīdināšanu par to, ka pirms 2 dienām jūs jau saka skaitīt nodokļu parāds. Es ceru, ka šis pakalpojums jums patiks un mēs kļūsim pozitīvāk. Bet, ja godīgi, mums ir ļoti daudz plānu un ideju. Dievs dod, lai mums viss izdodas, un tas, kas attiec uz valsts ieņēmumu dienestu, protams, E-indeksā mēs nebijam tajā augstākajā vieta, jo tieši mūsu tie procesi ir lieli un sarežģīti, varbūt vēsturiskie, un mēs daram un darīsim joprojām daudz, lai tās tiešām arī būtu. Bet es jūs aicinu novērtēt visus EDS labos pakalpojumus, un ja jums ir idejas, mēs labprāt uzklausīsim, kas ir tas, kas ir jums trūkst. Paldies! Paldies!